es bišķiņ jau šo esmu tā kā leģendarizējis, ne priekš sevis, tā kā izdomājis to stāstu, man liekas, un tagad man jāsāk domāt, vai viņš tiešām ir patiess, ko es tomēr diezgan bieži esmu stāstījusi. Bet, laikam tā ir. Es diezgan āgri iemācījos lasīt, manuprāt, 4 gados. Tam es esmu vecākais bērns, un tam ir arī nozīme maniem vecākiem, kur, protams, tā kā vecākie bērni ir tā kā mēs ar viņu visu sasniegsim, tad droši vien viņi arī gribēja man iemācīt agri lasīt, bet es arī ātri ļoti iemācījos. Un tad es lasīju visu, kas bija mājās, bet, labi, 4 gados droši vien es neaizgāju uz to biblioteku, bet diezgan drīz, tiklīdz sāku iet skolā, es aizgāju uz Pudiķa ielas biblioteku, kas bija pilsētas biblioteka. Un es ļoti daudz lasīju, un jā, man arī tā sajūta palikusi, ka grāmatas tiešām mani izglāba. Ka tā lasīšana man izglāba. Un es varēju izdzīvot kaut kādas lietas, kas citādāk, vai arī, jo tajā laikā jau es esmu 76. gadā dzīvusi, tātad 80. gadu sākumā neviens pat nenojauta, ka kādreiz mums būs terapeiti, pašpalīdzības grāmatas, kouči un tam līdzīgas lietas, bet tajā laikā tad es to visu kaut kādā veidā, visas tās traumas, kas bija, un arī trauma, kaut vai arī no tā, ka jāstājas pionieros, un te pašā laikā kaut kas nestrīķējas, bet te pašā laikā kā tu gribi būt pionieros, jo tur stājas visi labākie bērni. Un visas šīs traumas, kas mums visiem ir bijušas manu vecumu cilvēkiem, pat ja tur nav kaut kādas citas dziļākas, nopietnākas vai neveiksmes vai nepaveikšanās, tad arī jebkuram mūsu paudzes cilvēkam ir visādas traumas, un tās traumas es risināju, es tā atpakaļ skatoties domāju, lasot. Un lasīju visu kaut ko, un arī man viņas tiešām tās grāmatas palīdzēja, un es tiešām kaut kā esmu priekš sevis arī to noformulējis, ka piemēram tā Tomasa Hārdija Tesa no Debervila cilts, kuras izlasīju 9 gadu vecumā, tieši tāpēc, ka Pudiķa ielas bibliotekāra slava viņai un gods nebija to grāmatu lasījusi noteikti, un atļauj man viņu paņemt, un tur bija diezgan daudz par, un Hārdijs ir realists, un viņš rakstīja par to seksuālo varmācību arī, un par dzemdībām, un tad vismaz kaut ko es izlasīju, kas man ļāva acīm redzot nesajūgt prātā, tad, kad man nācās kaut ko tur piedzīvot, un kaut ko es varēju sakārtot, pateicoties tai grāmatai, jo grāmatas, un man liekas, ka tas ir kolosāli. un kaut kā droši vien arī nospriedu, ne jau tik apzināti, bet ka tas ir kolosāls darbs. Kad rakstīt grāmatas ir kaut kas tāds, kas var cilvēkiem palīdzēt, un protams, arī tāds pilnīgs escapisms tur notika, vai glābšanās, vai atkarība no lasīšanas, jo es esmu lasījusi arī Annu Brodeli, kas ir tomēr diezgan nelasāma, nedaudz, bet es mēģināju viņu lasīt, tā kā tas, kas bija kaut kāds sociālisma lūbenes, bet ne tik labas lūbenes, lai būtu aizraujoši. Kaut kur jau es sāku just, ka tas kaut kas nav tik labs, pieaugot, bet es lasīju arī diezgan daudz arī draņķīgas literatūras, bet arī daudz labas literatūras. Es lasīju arī Zentu Ērgli ļoti, un lasīju viņu arī skolā. Tagad es redzēju 5. A klasē, kurā es pasniedzu, un meitenīte lasa bada spēles pilnīgi tā, bet es domāju, ka tas bija kaut kas, mums nebija tās bada spēles, bet kaut kas tāds varbūt bija Zenta Ērgla priekš manis, kad es viņu varēju lasīt. Tad bija Kadrija un Dāma paradīze, un viss, un, protams, Džeina Ēra. Tā kā, bet, tagad es domāju, tagad es varu sākt bišķiņu saprot, kāds bija iztrūkums, jo bija kaut kāds iztrūkums, bija mums iztrūkums, bet tagad es kaut kā jūtu to. Jā, bet tas ir grūti, tas, protams, ir tāda interesanta pieredze tad lasīt, vai pat, es tā, kaut kādas lietas pilnīgi noteikti
varbūt nebija tādi normāli, piemēram, bet cik arī ārzemēs bija, bet ārzemēs bija vairāk, bet, piemēram, par normālāku meiteņu pieredzi, bet, jā, tur es tagad bišķi apmaldījos, bet es domāju, ka es tieši nesen iedomājos par to, ka ir kaut kādas literatūras, kas bija iztrūkums, kur bija kaut kāds tāds apmulsums, kāpēc mums kaut kā nav. Un tagad es lasu diezgan daudz angliski, arī varbūt tāpēc, ka tas iztrūkums bija, bet tāpēc es, piemēram, varbūt tāpēc nebija normāli tā kā mīlestības romantiska romāna vai romāna, kur kaut kāds mēnešreiz parādās vai kaut kas, pusauģi tāda, bet, tad bija, tad es izlasīju visu to Dostojevski, gandrīz visu, ne jau visu, bet, zini, es vakar dzirdēju vienā tādā lekcijā Marsija Šora, viņa lasa lekcijas par filozofiju, un viņa teica, ka pasaule dalās divās daļās cilvēki. Tie cilvēki, kas ir lasījuši Brāļus Karamazovus, un tie cilvēki, kas nav lasījuši Brāļus Karamazovus. Un viņi tur runāja par tiem Brāļiem Karamazoviem, viņi piemin cita iemesla dēļ, tur Vaclava Havela sakarā, un tur Vaclavam Havelam ir tāda grāmata Power of Powerless, tāpat nav grāmata, tā ir esej, kas ir ārkārtīgi nozīmīga, un es domāju, ka viņi patiesībā ārkārtīgi nozīmīga arī tāpēc, ka sabruka Padomju Savienība, ko viņš uzrakstīja 76. vai 77. gadā. Un viņa tāpēc piemin tos Brāļus Karamazovus arī šajā sakarā, bet jā, un es atcerējos, tie Brāļi Karamazovi ir nenormāli un ietekmīgi. Un, protams, var runāt par to, kad, ja nebūtu šī Krievu imperialistiskā literatūra, tad būtu kaut kam citam vieta, bet, Dostojevska gadījumā es domāju, viņš ir kaut kādu vietu aizņēmis, bet, pelnīta varbūt. Es pat nevis pelnīt, bet, kā viņš vienkārši ir veidojis to mūsu izpratni. Un tur tas stāsts par lielo inkvizītoru, un tas ir tik ļoti nozīmīgs priekš manis arī bijis un veidojis kaut kādu manu izpratni par literatūru arī, kas ir laba literatūra, jo tas ir ļoti polifonisks romāns. Un neskatoties uz visu tur Fjodora personību, kurš droši vien neizturētu mītu kancela kultūru, bet viņš tomēr apraksta diezgan realistiski arī to, kas jāpiedzīvo sievietēm, un arī visu to. Viņš ir ļoti atklāts un polifons, un man ļoti pat. Tā ir man svarīga grāmata, es tagad to sapratu, un to es esmu arī kaut kā. Un viņš arī ir svarīgs man autors. Bet viens no nedaudzajiem vīriešu autoriem, kas šovakar tiks pieminēti. No 2, laikam. Vai 3. Okay. Manam vecākam bērnam jāizvēlas dzējols, viņai ārkārtīgi grūti to izdarīt. Viņa meklē to ideālo dzējolu, un es varbūt, vairs neesmu tāda kā 18 gadu, Alisē ir 18 gadu, bet tai pašā laikā es vienkārši tā izlasa rīt var būt savādāk, jo ja tas ir, arī tas ir man profesionālā darba, saistīts ar man profesionālo darbu, un es līdz ar to mīļākās grāmatas vispār ir kaut kas tāds. Un arī tās ir tās grāmatas, ko es esmu nesen lasījusi, bet es tikko izlasīju Mēs Salsvans, Salas vasarnieki, un reāli, es viņu biju lasījusi arī bērnībā, bet reāli es biju tik aizkustināta dažās vietās, ka es tā kā domāju, es taču nevaru raudāt par šo grāmatu, bet tiešām man ļoti likās svarīgi. Protams, Astrīda Lindgrēna vispār šķiet svarīgi ļoti autori. Un arī tajā viņas nostājā pret dzīvi un pret vardarbību, kura nav pieļaujama, un pret vardarbību, kura ir, pret kuru var izturēt ar humoru. Un ļoti viņa arī aizraujoši raksta, un viņa kolosāls varoņus veido, un ir asprātīga. Un Čorvenas sievietes tēls ir viens no arī kolosālākiem, man liekas, kas var iedvesmot, jebkuru meiteni būt stiprai,
asprātīgai un rīkoties tā, kā viņa vēlās un neuztraukties par to, ka viņai jābūt slaizdai vai, es nezinu, čorvenai tas vispār nav problēma, bet vienkārši interesēties par dzīvniekiem un par to, ka viss notiek taisnīgi. Un būt omulīgai. Un tad ir Butlera, bet ne šī Butleras grāmata, jo ar viņu es netieku galā. Viņa iet ļoti lēni uz priekšu, man Who is Afraid of Gender, bet Butleras grāmata Force of Non-Violence, kas man ir ļoti svarīgi, kur Butlera runā par to, ka viņa arī faktiski noformulē to. Varbūt to līdzīgi kā par ko jau ļoti sen runā Brājos Karamazovs Dostojevskis, bet tā kā tas ir romāns, bet Judith Butler Force of Non-Violence noformulē to domu, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi sērojami. Un tieši caur šo prizmu, kā mēs varam skatīties uz pasauli un cilvēkiem kā absolūti vienlīdzīgi sērojamiem. Nevis tik daudz runāt par tām vienlīdzīgām tiesībām, jo tad parādās tas kapitāls, kā mēs to sadalīsim, bet tieši to domu, ka vienlīdzīgi sērojami. Un tas cilvēks, kurš noslīkst vidusjūrā, kuram mēs vārdu nezinām, vai arī tas Bomzīts, kas tur ir pie Rimī šodien, vai vairs nav, bet viņš ir tikpat vienlīdzīgi sērojams kā es, kā mani bērni, kā prezidents. Bet pat varbūt ne tādā nosodošā, bet arī, ka ja šī doma būtu likta administratīvā un institūciju pamatā, tad varbūt būtu daudz grūtāk pieņemt kaut kādus lēmumus par žogu celšanām vai par to, ka jau Robiško par to, ka viņi ir izsaukusi ātro palīdzību, ir jāsūdz tiesā. Tad ir, tāpēc, ka tas ir sliktās mātes sakarā, bet sliktā māte ir Lūga par Asju Lācis, un lielākā pasaules daļa Asju Lācis pazīst kā Valteru Benjaminu mīļāko, kaut arī viņi, protams, bija daudz kas vairāk, un, nevis daudz kas vairāk. Būt mīļākai arī nav maz, bet var sakot, Benjamins man ļoti patīk. Un arī Maskavas dienas grāmata man šķiet kolosāls darbs. Tas ir interesants darbs, un viņš ir arī par to 20. gadu 1920. gadiem, pirms 100 gadiem, par to Maskavu, kas bija vājprātīga, kur tā tad mēģināja ieviest tajā brīdī vēl it kā Ļeņina idejas, bet kuras jau bija Staļins nācis pie varas un viss tā it kā visas tās šausmas, kuras sāka tikai vēl celties, un tad tomēr tā Benjamina ideja, viņš arī tomēr, viņš ir atbraucis uz Maskavu, viņš ir atbraucis pie Asjas, un tur joprojām ir Reichs, viņi dzīvo tur trietā, kaut kādā tādā, tas arī visu to Maskavas dienas grāmatu padara ļoti interesantu, tas, ka viņi tur ir trietā, un viņiem abiem šiem vīriešiem ir interesi par Asju, un viņi ir abi atšķirīgi, bet, un Asja tā kā, viņa nav kaprīza, viņa tur neparādās kaprīza, bet tur arī var ļoti just to mīlestību, bet tur nav tikai par to mīlestību, tur ir arī par to laikmetu, kurā tad Staļins arvien vairāk nāk pie varas, un vēl pie tam tajā ziemā, kamēr viņš ir Maskavā, ir nenormāli augsts, tā ir arī viena no augstajām ziemām. Tā ir forša grāmata, man liekas, un arī Benjamins arī šobrīd ir, viņš arī ļoti, viņš ir aktualizējies, tāpēc, ka viņa idejas, kurās Asja arī mazliet piedalījās par to sakrālā un profānā pāriešanu vienotram, par tā porainību un visu tā, viņa idejas arī ļoti svarīgas, un starp citu, arī viņa idejas ir svarīgas arī Butlerei, tāpēc it kā viņš šķiet, ka viņus atdala daudz kas, bet nē, viņi arī diezgan var stāvēt blakus. Un tad arī Džons Bergers, man ir diezgan daudz vīriešu ārprāts. Džons Bergers, bet ne šī grāmata, bet man šķiet ārkārtīgi nozīmīgi viss kultūras
mūsu mūsdienu kultūras sakarā grāmata Ways of Seeing, kur Bergers runā par rietumu mākslu un par to, kā rietumu māksla ir izveidojis to veidu, kā mēs skatāmies, un arī faktiski to patriarchālo skatījumu, mizogīno skatījumu, kā tas ir ienācis viss caur rietumu mākslu, kurā gleznotājiem pasūtīja gleznot lietas, un viņi tā pelnīja naudu gleznotāji, un viņiem pasūtīja gleznot lietas, un arī sievietes, un kā viņi iesita tajā roku. Tas ir viņš to izdara ļoti kolosāli ar piemēriem un parāda ne tikai to, kas ir noticis, bet arī ko darīt. Kā mēs varam mēģināt skatīties uz pasauli, kā pamanīt to, kā mēs skatāmies uz pasauli šajā leņķī, kurš mums ir visiem uzlikts, un arī es, un jebkurš no mums, jo caur reklāmām, caur žurnāliem, caur veidu, kā mēs esam iemācījušies, kas ir skaists, kā mēs skatāmies uz pasauli, kā mēs skatāmies. Un viņš arī runā par to, ko darīt, lai to pārtrauktu, mēģināt to pārtraukt, skatīties savādāk. Jā. Tad ir tāda grāmata Split Tooth, kolosāla grāmata, dīvaina par varmācības pieredzi, bet sāmu sievietes vai meitenes varmācības pieredzi, bet viņa ir tik neparasti uzrakstīta un viņa nav tik skaidra. Un tā kā tur ir tie ziemeļi un tad ir šī grāmata, tas ir kaut kāds brīnums. Solveig Balle on the Calculation of Volume. Izrādās, ka ir 7 grāmatas, bet angliski ir iztulkots tikai 2. Viņa ir dāņu autora. Viņai ir cik gadi? Varbūt 60, varbūt mazāk. Es par viņu uzzināju, tāpēc, ka viņa tika garajā sarakstā, varbūt viņa ir arī īsajā Bukera sarakstā. Nē, viņa nav īsajā, bet viņa ir garajā sarakstā. Bet es viņu pasūtīju un izlasīju, un vārdu sakot, priekš mums viņa ir nozīmīga vēl kāpēc. Tas ir stāsts par sievieti, kura ir iestrēgusi vienā datumā, un tas datums ir 18. novembris. Mums vajadzētu ātri iztulkot latviski, jo tur viņa tātad... Un tā nav tāda, šķiet, ka to pasaka, ka tas varētu būt tāda zinātniskā fantastika, bet īsti nē. Un tas ir kaut kas ļoti fascinējoši par to, kā viņa saprot, ka viņa ir, ka tas laiks priekš viņas ir apstājies. Un viņa atgriežas mājās, viņa ir antīko, kopā ar vīru, viņa tirgo antīkās grāmatas. Un viņa atgriežas mājās no kāda tirgus, un no sākuma viņa mēģina, spoileri, bet, vārdu sakot, šī ir kolosāla grāmata par to laiku. Viņa spēja, nevis par to laiku, bet arī par valodu un arī par attiecībām. Un tātad autori ir uzrakstījis 7 šādas grāmatas. Es esmu lasījis tikai 1. Un es domāju, mums vajadzētu to viņu iztulkot, uzaicināt viņu un piešķirt viņai 3 zvaigžņu ordeni, jo viņa 18. novembrī padarījusi slavenu. Labi, Andreja Dvorkina, kas mums, man liekas, vajadzētu iztulkot, viņu kaut ko vajadzētu iztulkot no Andrejas Dvorkinas. Man liekas, ka mums nav nekas iztulkots, varbūt kāds mans neveikls tulkojums obligātajā literatūrā, ļoti mazs gabaliņš. Tas woman hating ir tāds ļoti, varbūt, varbūt priekš mums izglītotajiem austrumeiropiešiem par tādu struktūrālu, vienkārši, viņa stāsta par to, kā sieviešu naids pret sievietēm gadsimtos ir attīstījies, tas ir tāds, bet viņas, man liekas, ka viņas darbus par pornogrāfiju vajadzētu iztulkot, vai, vismaz apzināt. Jo Andreja Dvorkina tātad tiek saukt par radikālu feministu, īsti nezinu, kas tajā viņas, ir tas radikālais, tas, ka viņa
viņa ļoti iestājās un kategoriski iestājās pret pornogrāfiju, pret pornogrāfijas industriju, un tā kā runāja par to, stāstīja par tām šausmām, kas notiek, uzstājas ar lekcijām, lekciju laikā viņai arī uzbruka, tad viņai vajadzēja apsardz, bet, viņas izteiksmes veids ir ļoti kategorisks, arī šajā woman hating viņa tā kā saka, notika tā un tā. Viņa nelieto eifēmismus. Viņa saka, sievietes tika ienīstas, sievietes tika sadedzinātas. Ļoti tādā skaidrā veidā. Un tad es nopirku Palestinian Walks, jo es dzirdēju Krakovā PEN kongresā. Mēs ar Katrīnu Rudzītu bijām, un es dzirdēju interviju ar autoru Raha Dehs. Un tā bija viņš bija ļoti mierīgs, ļoti šķita inteliģents, un es gribēju to izlasīt, jo viņš stāsta par savām pastaigām, par Palestīnu, un par Palestīnas dabas skaistumu, un caur tām pastaigām izstāsta to savu skatījumu uz to, kas notiek ar Palestīnu. Tad man bija vēl arī tajā pašā Krakovā, es izdzirdēju šo dzejnieci, Nidhi Zak vai Arija Eipe, Auguries of a Minor God. Es nezinu, te varētu būt arī cita dzejniece, Joelle Taylor, vai kurus es šobrīd lasu. Es nezinu, vai es paldies Dievam dzirdēju, kā viņa lasa, tas bija kaut kas fascinējoši. Joelle Taylor ir pavisam kaut kas cits. Viņa performatīva dzejniece, viņa iznāk uz skatos, viņa tā kā spļauj un viss. Viņa ir tajā momentā, un tas ir pilnīgs enerģijas burbulis, un viņa visu zina no galvas, un kliedz, un visu satriec, bet tā arī ir ļoti katartiska pieredze. Bet tad šī autora, viņa ir tāda ļoti trausla, viņa gandrīz vai čukst. Un tas arī ir kaut kas fantastisks. Jā, bet tāpēc to nopirku, un man likā, un es lasu, un ļoti forši, ļoti skaisti un izsmalcināti. Tad ir Julio Cortázars, vēl viens vīrietis, ak, debestiņa, tomēr es neienīstu tos vīriešus, tomēr. Julio Cortázars eksāmens. Tu man teici, ka, lai es atrodu tās grāmatas, kas man ir svarīgas. Tagad es iedomājos vēl kādu, kas ir, bet, Cortázars man ir svarīgs, bet šī grāmata man bija ļoti svarīga kaut kādā brīdī. Es nezinu, arī jaunībā agrā. Ar to visu kā viņi tur klīst pa to pilsētu. Labi, tad Roza Liksoma, bet 6. kupē man šķiet foršākā. Bet jāatzīst, ka kādreiz pāries es vēl līdz galam neesmu izlasījusi. Tad ir Woman Talking. Vai, es nezinu, es ceru, ka cilvēki vismaz ir redzējuši filmu. Tā ir superīga grāmata. Jā, tas ir par to gadījumu. Es tagad pēkšņi aizmirsu, kurā vietā, bet Amišu, nevis Amišu, Menonītu kolonijā, kur tātad vairāk nekā 100 sievietes un meitenes viņām iedeva vīrieši. Tādus miega zāles, kas pat nebija miega zāles, bet tādu govju apdulināšanas līdzeklis, un viņas izvaroja. Un tās izvarošanas piedzīvoja tur bija no 7 līdz 70 gadu tajā kolonijā, tajā kopienā. Un, protams, ka viņām teica tajā kopienā, ka viņas to iztēlojas, bet tā grāmata nestāsta par visām šīm šausmām. Neko. Viņi nestāst, viņi tikai mazliet piemin, ka tāda lieta ir notikusi, bet tas ir, grāmata ir tikai par to, kā sievietes satiekas no šīs kopienas un runā, ko viņām tālāk darīt. Un tur ir tik dažādi tie viedokļi, un tā nav dokumentāla grāmata, tā ir, bet, diemžēl,
viņa ir balstīta uz īstiem notikumiem, bet šī grāmata ir literārs darbs. Jā, tas, ka viņa ir balstīta uz īstiem notikumiem, tas ir ļoti skumji, jo mēs dzīvojam šajā pasaulē, bet tas ir literārs darbs, un tur ir tātad dažādas tās sievietes, kuras nevēlas doties prom, un visi tie argumenti, vai arī viņa ir ļoti dzīva apliecinoša grāmata, arī ar to, kā viņas atrod tomēr caur tam visam to spēju mīlēt, un arī mīlēt arī, protams, savus bērnus, bet arī kaut kādā veidā savu kopienu un savu dzīvesveidu, bet vienkārši viņām jāizdomā, ko darīt tālāk. Jo skaidrs, ka viņas labi, bet to vajag lasīt, jo viņi ir tiešām aizraujoši, un viņas sarunājas, un arī uz beigām jau arī tā spriedze pieaug, jo viņām pieauga situatīvā spriedze, tā kā tā ir aizraujoša grāmata. Es varu ieteikt vispirms lasīt grāmatu un pēc tam skatīties filmu, bet filma arī kolosāli. Bet, kuram ir laiks, tā kā var arī noskatīties tikai filmu. Jo viņa arī dabūja, tomēr viņa netika, viņa kaut kā tā bišķiņa ir tik noignorēta, viņa tā kā pazudusi mazliet, bet viņa tomēr dabūja Oskaru par adaptēto scenāriju, manuprāt. Tā kā kaut kādu, varbūt arī par kādu aktieru darbu, vai arī aktrisi bija nominēts, varbūt. Labi, un tad Visma Belševica, šeit ir Billa dzīvo tālāk, bet arī Visma Belševica vispār kā autore, un arī kā vairāku dzejoļu autore, un Livonijas, neredzīgā Indriķa piezīmes uz Livonijas kronikas malām, poēmas vai dzejojuma autore, bet arī kā Billes autore, jā. Un tad es atcerējos vēl, ka Andras Neiburgas izbāzti putni un putni būros, arī noteikti te vajadzētu būt, ja es viņu varētu atrast savā kārtībā. Un tad šobrīd es lasu to, ko jūs visi droši vien esat sen jau lasījuši, bet es lasu Tonijs Morisons Beloved, mīļoto, es lasu angliski, un arī tas ir kaut kas fantastisks, man šķiet. Un lūk, tas varbūt ir tas, kāpēc es iedomājos par to iztrūkumu. Jo es domāju, ka tā mīļotā man bija jāizlasa droši vien, ar to man lasīšanas tempu un tā, kā es uztvēru, droši vien 14-15 gadu vecumā. Un tas būtu bijis ļoti labi, ka es viņu būtu tad izlasījusi. Jo tas ir tas darbs, kas ir jāizlasa pusaudzim un jaunam cilvēkam. Un tas ir tas darbs, noteikti, kas man ir pietrūcis. Tas Beloved. Jā, noteikti. Tas ir tāds darbs, kas man tajā brīdī pietrūka. Un noteikti vēl ir vairāk, kurus varētu nosaukt, bet tas Tonijs Morisons faktors. Un droši vien arī daudzas dzējas un dzējnieces, kuras būtu varējusi lasīt, un tad arī būtu varbūt vieglāk. Vai arī, būtu savādāk. Bet, jā. Un tāpēc es ceru, ka nekad vairs, vai mēs nemēģināsim atgriezties kaut kādās tādās vai citādās ideoloģijās, kuras negrib tulkot vai izdot kādas grāmatas vai uzlikt kaut kādus augstākus nodokļus maksāt tādu vai citādu autoru grāmatām, jo tas ir ļoti kaitīgi jūsu bērniem, mūsu bērniem. Viņi nevar normāli pieaugt, ja viņi nevar lasīt godīgas grāmatas.